Smierina kā ūdens šalkās, kā liegais maigais vēsmas pieskāriens, dod spēku nespēkā viņš klusi, dod spēku nespēkā viņš klusi, kad viņa priekšā ceļos slīkst. Aizvien tuvāk, nāk pa gaisu zilas ēnās, aiz meža zaļajā debesī, iedega starota zvaigzne, un grimst, un grimst. Zaļām niedrām lielmēnes, viņš sēris smaidīdams izskaisā, pa ezera drēbošo ūdenī, zaļi sarkana zelta skaidās. Es ienācu ir kļūst kā dzimtarā, Aplaiviņas galu, runājas koki gar ezera malu. Kā pasakā, kā pasakā. Kā pasakā, kā pasakā. Posēdēti, godā
dzīvoja kāds cilvēks, kuram Dievs bija devis spārnus. Viņš ļoti kautrējās par šiem spārniem. Visu laiku, jo cilvēkos valkāja garu mēteli, jo zem tā varēja viegli spārnus paslēpt. Kad cilvēks nomira, viņš nonāca debesīs, un Dievs viņam jautāja: kādēļ tu nekad neizmantoji savus spārnus? Cilvēks sacīja: tāpēc, ka cilvēkam neklājas lidot. Un Dievs viņam atbildēja: es tev devu spārnus, lai tu lidotu, lai kalnētos. Savukārt, mazam putna bērnam reiz māte teica: bērniņ, šodien ir tā lielā diena, kad es tevi mācīšu lidot. Ko nozīmē, vaicāja putna bērns? Lidot. Lidot nozīmē sajust, ka Dievs tev palīdz. Bet naktī pār zemi krita milzīgs daudzums sniegpārsniņu. Tā cilvēks tajās lūkojās un domāja, ko tās muļķes dara. No rīta taču uzspīdēs saule un sniegs tūlīt nokusīs. Bet sniegpārsniņš viņam sacīja: mēs te esam uz īsu mirkli, tikai tāpēc vien, lai tev šis mirklis būtu. Jo tālāk dzīvoja, jo vairāk un vairāk gribas ieraudzīt kaut tādu, kas nav sagatams ar burtisku redzēšanu, ar burtisku redzi. Tā ir cita redzēšana. Tā tas ir arī domājot par Kārļa Ferdinanda Amenes mūžu. Domājot par to, ko viens cilvēks iedzīgi dzīvojot un skaisti un pilni darot savu mūžu un savu darbu, ir spējis padarīt vairāk kā 200 gadus atpakaļ tā, lai es šodienā dzīvojot gribētu par to domāt un runāt arī tagadnes formā. Un reizēm tiešām ienāk prātā tas, kāda izskatītos Latvijas karte, ja mums būtu tāda karte, kur mēs ar kādu sudraba gaisu iezīmētu visus tos sirds bagātos kultūras cilvēkus, kuri nebūdami diži lieli, ne rakstnieki, ne dzejnieki, ne gleznotāji vai pār Latvijai dzirdoši, skanoši mūziķi, kuri vienkārši godprātīgi, skaisti un tīri savā vietā dzīvojot likteni, ir kaut kādā veidā mācējuši pacelt debesis augstāk virs tās vietas, kurās viņi dzīvo. Un šāds vīrs pilnīgi noteikti bija arī Kārlis Amēns, kurš, ja nevirs visas Latvijas, tad pilnīgi noteikti virs Kurzemes un pilnīgi noteikti virs Kalnās un virs Talsiem debesis noteikti, kas bija daudz tāds, ir ar savu dzīvošanu pacēlis. Savā laikā guvis labu izglītību, vijoļspēles meistars, labu muzikālā izglītību un ļoti labs mācītājs, jo ir jānopelna godu, lai kādu mācītāju saukt par labo tēvu vai par mīļo tēvu. Tā nesauc nevienu tad, ja tas nav viņas sirdsdarbs. Viņš paceļ augsti padebešu sirdī, ļauj dvēselei kā putnam līderot un sadzirdēt šo svēto noslēpumu.